Es mīlu Mārupi. Jā, te es uzaugu, te es mācījos un daudz dziedāju. Un es atceros, vienreiz nācu no skolas uz Tīrēni un asfalts vēl nebija uzliets. Es skatījos uz zaļajām brīvajām pļavām, kur tagad ir Vecozolu nami. Un tiešām priecājos par to, ka Mārupi spēja mainīties un pārsteigt mani. Te ir mans mājas, vieta, kur es dzīvoju, trenējos un atpūšos. Tas man patīk Mārupē. Lauku sajūta. Tas, kā pilsēta ir tuvu, bet es varu dzīvot tā kā laukos un visos gadu laikos. Šeit var redzēt dzērves zirgu ganībās, stirnas pļavā, bet, ja vēlos izveidot galvu, dodos ar savu mīļoto zirgu Dafni izjādē uz mežu. Mārupē dzīvo forši un aktīvi cilvēki. 20 minūtes jūs esat centra bibliotēkā un 25 minūtes man ir jūrā. O, kad gribi centra Mārupē. Mēs mīlam Mārupi, jo šī ir vieta, kurā var radīt un realizēt savas trakās idejas. Mārupi ir visforšākā vieta pasaulē. Te vienmēr ir saule, te vienmēr ir prieks. Paldies, Mārupi! Jā, Radio Stāri BM kopā ar jums Grigāls Māris 2. cēlienā no 10 līdz 1. Es ļoti mīlu Mārupi. Pirmkārt, es esmu Mārupes iedzīvotājs, un arī mani bērni ir Mārupes iedzīvotāji, un sieviņa Mārupes iedzīvotāji. Mēs visi regulāri dodamies pīlītes barot, kuras dzīvo Mārupē, arī zirdziņus apskatīties, kuri arī brīvo laiku pavada Mārupē. Pats galvenais, mēs graužam Mārupes gurķi, un, protams, esam mīloši, jo Mārupē dzīvo viena liela, skaista ģimene. Tie ir visi Mārupes iedzīvotāji. Mua! Es mīlu Mārupi, jo Mārupē ir sportiski cilvēki un šeit valda sportiskie garš. Es mīlu Mārupi, jo Mārupē ir zaļāka zāle un spožāka saule. Es mīlu Mārupi, jo tās ir manas mājas. Mārupi ir interesanti, ja tev būs to un daudz padara. Mārupi ir labākā vieta Latvijā, jo šeit dzīvo visdraudzīgākie un visforšākie cilvēki. Es mīlu Mārupi!